Nu labi, pavisam ātri vēl aiziesim uz kādu īstu pilsētu, Rīgu, piemēram, un apskatīsimies partiju sarakstu tur. Ok, tikai 16 partijas. Lieliski. Šīs saraksts sākas ar partiju Gods kalpot Rīgai un Zaļo zemnieku savienību, kas jau ir lielisks starts. Turpinās ar Saskaņu. Pie visam problēmām, kas ir Latvijā, patreiz ir atbildīga Saskaņa. Kā trešā partija mums ir politiskā partija Pašcieņa, Tauta zeme valstiskums. Pirmo reizi dzird par kaut ko tādu. Numur 4 Latvijas sociālistiskā partija. Numur 5 Latvijas atzimšanas partija ar vienu kandidātu, kas sola lietas. Numur 6 ir Jaunā vienotība, kas dara lietas pa vecam. 2023. gadā mērs Staķis paziņo, ka iespējams izsaimniekoti 7 miljoni ceļu uzturēšanas naudas. Atstādina satiksmes departamenta pagaidu vadītāju Jāni Vaivodu. Izmeklēs Māris Knops. Ķirsis ar to nav mierā un nāk ar savu ierosinājumu. Izmeklēs nevis Knops, bet Latvijas politikas labākajās tradīcijās speciāli izveidota komisija. Un vispār šādi apvainot Vaivodu esot kaitniecība. Rezultāts – nelikumības netika atklātas, Knops atlaists un veiksmīgi tiesājas. Kas ar Vaivodu? Nu, tas ir atsevišķs stāsts vērts, bet kāds pārsteigums stāstā figurē aizdomas par korupciju. Bet šī visa skandāla rezultātā notiek kāds svarīgs pavērsiens. Staķis demisionē, bet Ķirsis kļūst par Rīgas mēru.